Vai zini, kas ir kopības lēmums? Vai kas ir mazākuma balsojums un kādēļ tas atvieglo ēkas renovācijas darbus? Pirms šajā ēkas atjaunošanas procesa ABC sērijā detalizēti skaidrojam, kas tas ir, par lēmuma pieņemšanas kārtību, izņēmumiem, kā sasaukt sapulci un citiem jautājumiem, būtiski atcerēties, ka kopības lēmums un mazākuma balsojums ir iespēja ātrāk un efektīvāk pieņemt lēmumus par sava īpašuma apsaimniekošanu. Kopības lēmums ir smaga vienošanās. Ļoti smaga vienošanās, kur dzīvokļu īpašnieki beidzot viens otru ir spiesti satikt, diskutēt, nevien tikai noklausīties apsaimniekotāja ziņojumu, kuru viņu pienākums ir arī pieņemt rezultātā lēmumu. Mēs laikus izsudinām kopsapulci, un izsudinot kopsapulci, mēs izmantojam pilnīgi visus iespējamos saziņas veidus. Tie ir ēpasti, tās var būt īsziņas telefonā, WhatsApp saziņa mājas, čata grupiņā, tie var būt uzaicinājumi kāpiņu telpās, jo mūsu kā kopsapulču ierosinātāju mērķis ir pēc iespējas vairāk dzīvokļu īpašnieku dalību sapulcē panākt. Lai dzīvokļu īpašnieki pieņemtu lēmumu, likumdevējs ir noteicis 3 veidos. Tas nozīmē pirmkārt, mēs sanākam uz kopsapulci visi kopā un lēmumu pieņemam kopīgi, un lēmums tiek pieņemts tad, kad dzīvokļu īpašnieki ir nobalsojuši 50+1. Tātad pusītēm no mājas plus 1 iedzīvotājs ir lēmums pieņemts. Nākamā procedūra. Ja saprotam, ka kvoruma mums nesanāk, tad mēs varam lēmumu pieņemt aptaujas veidā. Tas nozīmē, ka pārvaldnieks vai arī dzīvokļu īpašnieks drīkst sagatavot aptaujas anketu par interesējušo jautājumu un attiecīgi nosūtīt pārējiem dzīvokļu īpašniekiem. Un šī būs aptauja. Aptaujas veidā pieņemts lēmums būs spēkā arī ar nosacījumu 50+1. Un galā tad ir jābūt šim te protokolam. Un trešais veids, kā likumdevējs ir noteicis, ir savstarpēji citādi vienojoties. Šis ir tāds interesants veids, jo nav vairāk paskaidrojumu sniegt normatīvajā aktā, bet dzīvokļu īpašnieki var izdomāt kārtību, kādā viņi var pieņemt šo lēmumu. Ja? Tas ir tīri viņu interpretācija. Pēc manas personīgās pieredzes es izvēlētos klātienes kopsapulci, bet, protams, ka arī dzīvokļu īpašnieku aptauja bieži vien ir izšķiroša tikai tādēļ vien, kad dzīvokļu īpašnieki nedzīvo uz vietas. Kādi dokumenti ir nepieciešami kopsapulces sasaukšanai, norisei un lēmumu pieņemšanai? Pirmkārt, uzaicinājums uz kopsapulci. Tālāk ir sapulces protokols. Reģistrācijas saraksts, kur mēs reģistrējamies. Tālāk, ja dzīvokļu īpašnieks kādu iemeslu dēļ netiek uz kopsapulci, viņš var pilnvarot ar vienkāršu pilnvaru kādu citu personu. Tas var būt kāds kaimiņš, tas var būt cits dzīvokļu īpašnieks, jebkura persona var piedalīties ar vienkāršo pilnvarojumu sapulcē. Šeit nav runa par notariāli apstiprinātu pilnvarojumu. Tā ir vienkāršā formā rakstītas pilnvara, kur dzīvokļu īpašnieks raksta, es tāds un tāds pilnvaroju tādu un tādu personu piedalīties tādā un tādā sapulcē un pieņemt attiecīgu lēmumu. Ja? Tā kā šo pilnvaru mēs iesniedzam arī sapulces laikā pie reģistrācijas saraksta un attiecīgi šī persona drīkst piedalīties kopsapulcē. Ja mēs runājam par aptauju, tad aptaujas dokumenti ir sekojoši. Tātad aptaujas lapa, kurā ir noteikts aptaujas termiņš, aptaujā lemjamie jautājumi, konkrēts stāstījums, par ko tiks lemts jautājums, ja nepieciešams arī izmaksu dokumenti un attiecīgi lēmuma daļa, kur mēs kā dzīvokļu īpašnieks varam lemt par un pret. Tātad, kad aptaujas anketa tiek saņemta, pārvaldnieks vai tā persona, kura organizē šo te aptauju, apkopo informāciju un sagatavo protokolu. Un tas ir ļoti arī svarīgs dokuments, kuru mēs arī izsūtam dzīvokļu īpašniekiem un iesniedzam būvniecības informācijas sistēmā mājaslietā. Tā kā tā ir tā dokumentu kopa, kura ir ļoti būtiska un svarīga, lai kopsapulces būtu likumīgas. Sasaucot sapulci, ir ļoti svarīgi to darīt pareizi. Pirmām kārtām, 7 dienas iepriekš mēs sagatavojam paziņojumu par sapulces sasaukšanu. Paziņojumā mēs iekļaujam sekojošus punktus. Tātad sapulces sasaukšanas datumu, laiku, vietu,
kopsapulces izlemjamos jautājumus un izsūtam šos paziņojumus dzīvokļu īpašniekiem. Dzīvokļu īpašniekiem šos paziņojumus mēs varam izsūtīt gan elektroniski, gan arī ieliekot šos paziņojumus pasta kastītēs. Bet ļoti svarīgi būtu darīt tā, ka šos paziņojumus dzīvokļu īpašnieki noteikti ir saņēmuši, lai nebūtu domstarpība par to, ka kādā brīdī saka, nezināju par kopsapulci, neierados, tāpēc, ka nebija informācijas. Tad, kad ir šis paziņojums nosūtīts, pēc 7 dienām tiek organizēta kopsapulce. Kopsapulcē mēs visi sanākam, notiek kopsapulces dalībnieku reģistrācija. Tas nozīmē, ka dzīvokļu īpašnieki reģistrējas reģistrācijas sarakstā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un arī zemes grāmatas šo apliecības kopiju. Tā ir noteikts likumdevējs. Bet parasti praksē, kā es saku, dzīvokļu īpašniekus jau pārvaldnieks ļoti labi zina un attiecīgi jau reģistrē šajā reģistrācijas sarakstā. Pēc tam, kad mēs esam reģistrējušies, attiecīgi noris kopsapulce. Tiek ievēlēts kopsapulces vadītājs un protokolists. Šis ir pats smagākais, kā es saku, kopsapulces posms. Nevienmēr dzīvokļu īpašnieki ir aktīvi piedalīties šajā posmā un sapulci noprotokolēt. Un tad ir izeja, ja gadījumā dzīvokļu īpašnieki nepiesakās šai darbībai, tad arī dažkārt pārvaldnieks veic šo darbību un arī noprotokolē sapulci un arī novada sapulci. Protams, dzīvokļu īpašnieki par to nobalso. Un tad notiek pati sapulces norise. Sapulces norises darba kārtības jautājumi tiek izskatīti pēc tā satura, viens pēc otra, un attiecīgi, ja nepieciešama lēmuma, par tiem tiek balsots. Ja ir informatīva sapulce, tad mēs vienkārši dzīvokļu īpašnieks informējam, bet, ja ir lēmums, tad mēs pieņemam lēmumu, un lēmuma procedūra ir 50+1. Tātad šis lēmums ir saistošs visiem dzīvokļu īpašniekiem, tie arī, kas nebija klātienē sapulcē. Pēc kopsapulces noslēguma tiek sagatavots kopsapulces protokols un nosūtīts dzīvokļu īpašniekiem un ielikts mājas lietā. Mājas lietu mēs kārtojam būvniecības informācijas sistēmā. Attiecīgi, jebkurš dzīvokļu īpašnieks var iepazīties ar šo informāciju savā mājas lietā, reģistrējoties būvniecības informācijas sistēmā ar saviem autentifikācijas rīkiem. Tā kā šis protokols vienmēr ir pieejams, bet, ja kādu iemeslu pēc dzīvokļu īpašnieks nevar tikt šajā sistēmā, tad viņš var lūgt pārvaldniekam, un pārvaldnieks šo protokolu nosūtīs dzīvokļu īpašniekam zināšanai. Aptaujas veidā, ja pieņemam lēmumu, tad mēs katram dzīvokļa īpašniekam nosūtam šo aptaujas lapu. Aptaujas lapā mēs detalizēti izstāstam lemjamo jautājumu, sniedzam informāciju, ja nepieciešams izmaksas, un izsūtam katram no dzīvokļa īpašniekiem. Aptaujas termiņš ir ne mazāks par 2 nedēļām un neilgāks par 180 dienām. To nosaka likumdevējs. Tad, kad aptaujas anketas tiek izsūtītas, vai tas ir elektroniski, vai arī papīra formātā, mēs varam arī izmantot būvniecības informācijas sistēmas rīku, kur mēs šo aptauju varam veikt. Tā kā tāda arī ir iespēja dzīvokļu īpašniekiem. Tad, kad dzīvokļu īpašnieks saņem šo aptaujas anketu, viņam ir iespēja 2 nedēļu laikā iepazīties ar izlemjamiem jautājumiem un nobalsot. Balsojam par vai pret. Atturās nav. Tātad par vai pret. Aizpildot šo aptaujas anketu, dzīvokļa īpašnieks šo anketu nodod pārvaldniekam. Pārvaldnieks attiecīgi, saņemot anketu, izvērtē, saskaita balsis un raksta protokolu. Protokolā viņš norāda anketēšanas laiku, cik šajā aptaujā piedalījās šie iedzīvotāji un attiecīgi balsojums. Vai balsojums ir bijis pozitīvs vai balsojums ir bijis negatīvs. Tas nozīmē, ka balsojums ir 50+1. Tātad, ja 50+1 ir nobalsojis, tad šis anketēšana ir norisinājusies veiksmīgi, bet ja ne, tad, protams, balsojums nav pieņemts. Tā kā anketēšanas veidā, jebkurā gadījumā, beigās ir šis protokols, un protokols tiek atkal izsūtīts visiem dzīvokļu īpašniekiem. Ja īpašnieks kādu iemeslu dēļ šo anketu neiesniedz, un tādu gadījumu ir diezgan bieži, tad šis balsojums ir uzskatāms, ka viņš ir balsojis pret. Tāpēc es vienmēr aicinu dzīvokļu īpašniekiem piedalīties aptaujā un izteikt
vai par vai pret, jo jebkurā gadījumā, ja viņš šo anketu neiesniegs, tas būs balsojums pret, bet viņš nebūs izteicis savu šo te gribu, ja, un tad nebūs šo te pārmetumu, ja, par to, ka, nu jā, es nepiedalījos un neizteicu savu lēmumu. Mazākuma balsojums stājas spēkā likumdevējs ir noteicis pagājušā gada novembrī. Kas tad ir mazākuma balsojums? Tas nozīmē, ka sākotnēji mēs sanākam kopsapulcē kopā un saprotam, ka mums nav kvoruma. Tātad nav atnākusi pusīte plus šis viens cilvēks un kopsapulce praktiski nenorisinās un lēmums mēs pieņemt nevaram. Šādos gadījumos gan es noturu informatīvu sapulci, jo tas ir ļoti būtiski, neraugoties uz to, ka sapulce nav lēmtiesīga, bet šī informācija pārvaldniekam, manuprāt, ir jāiedod. Un tād, ja ir lemjamie jautājumi un kopsapulce nav lemtiesīga, tad dzīvokļu īpašniekiem ir tiesības sasaukt atkārtotu sapulci. Atkārtotu sapulci ir sasaucama mēneša laikā no kārtējās sapulces. Tas nozīmē, ka dzīvokļu īpašnieki sasauc atkārtotu sapulci un atkārtotā sapulcē ir jāpiedalās 1/3 no visiem dzīvokļu īpašniekiem. Un šī 1/3 būs lemtiesīga. Viņa pieņems lēmumu. Ja, tā kā ļoti būtiski, mīļie dzīvokļu īpašnieki, nākt uz kopsapulcēm. Jo, ja jūs neatnāksiet, būs šī mazākuma kopsapulce un līdz ar to mazākums pieņems lēmumu par mājas pārvaldīšanas jautājumiem. Atkārtotā sapulcē mēs iekļaujam tikai tos jautājumus, kas ir bijuši sākotnējā sapulcē. Ja mēs sākotnējā sapulcē esam lēmuši par konkrētiem remontdarbiem, tad mēs arī nākamajā atkārtotajā sapulcē lemsim par konkrētiem remontdarbiem. Nevis par pēkšņi mājas renovācijas jautājumiem. Ja? Tas ir ļoti būtiski, ja, kad sapulces darba kārtība uz atkārtotu sapulci paliek tā pati. Mazākumu balsojumu es gaidīju jau kopš 2010. gada, jo 2010. gadā mācoties Berlīnē ēku atjaunošanas projektu vadību, mēs viesojāmies arī dzīvokļu īpašnieku kooperatīvos, kuri organizēja ēku atjaunošanu. Ar lielu prieku noskatījāmies, kā var pieņemt lēmumu, nesagaidot tos dzīvokļu īpašniekus, kuriem patiesībā ēkas dzīve ikdienā neinteresē, kuri nav klāt, kuri varbūt ir pārāk aizņemti ar citām lietām. Berlīnē arī bija ļoti populārs mazākuma balsojums, kur par tiem pašiem jautājumiem, ja pirmajā reizē lēmums netika pieņemts, tad otrajā reizē lēmumu pieņem tie dzīvokļu īpašnieki, kas interesi ir izrādījuši. Un man tā šķiet ļoti pareizi, jo ja mēs gaidītu uz visiem dzīvokļu īpašniekiem, kad viņi sāks interesēties par ēkas stāvokli, tad es domāju, ka mēs nebūtu norinovējuši Latvijā tik daudz ēku, cik šobrīd, jo diezgan liels pūls ir jāpieliek, lai sameklētu dzīvokļu īpašnieks, lai katram individuāli izstāstītu, par ko ir jābalso, kāpēc jābalso. Reizēm tas pat līdzinās savā ziņā piespiešanai balsot par ar solījumu būs labi. Bet, paldies tiem visiem, kas balso, bet mazākuma balsojums viennozīmīgi šo problēmu risinās.